Mums ir brīva diskusija tiešsaistes režīmā, bez maksas. Iedomājieties tik. Tātad, ja jūs esat apziņojuši kādus savējos, kas grib redzēt un dzirdēt visu, kas šeit notiek, tad ir jāmeklē internetā vai nu SEB bankas mājaslapa vai Leta video. Un mums ir tātad diskusijas panelis, cilvēki, kurus mēs aicinām visus ieņemt vietas jau tūlīt šeit. Un sākam mēs ar Latvenergo pārstāvi Uldi Barisa kungu. Barisa kungs, lūdzu, nāciet jūs. Tāpat arī ekonomikas ministrijas valsts sekretāra vietnieks Jurijs Spiridonovs. Arī jūs tiekat aicināts jau kuro reizi šodien būt auditorijas priekšā. Tad mums ir no Latvijas Republikas ekonomikas ministrijas enerģētikas departamenta direktore Rota Šņukas kundze. Lūdzu, nāciet arī jūs. Un visbeidzot, ko es esmu aizmirsis, no sadalas tīkliem Ilvars Petersons, valdes loceklis. Lūdzu, nāciet arī jūs. Panelis mums ir faktiski gatavs. Un darīsim tagad tā, ka dosim vārdu pa vienam visiem no šiem mūsu 4 runātājiem. Dažiem ir prezentācijas, dažiem nav prezentācijas. Un tad mēs viņus nobombardēsim ar jautājumiem. Savukārt tiem, kas mūs skatās internetā, es atgādinu, arī jūs varat iesūtīt savus jautājumus. Tēma ir ārkārtīgi interesanta. Tātad brīvais elektroenerģijas tirgus atvēršana mājasaimniecībām. Ko tas nozīmē? Ko tas nozīmē katram individuāli mājās? Dienas pirmajā daļā mēs vairāk runājām par tendencēm tādām valsts mērogā, Eiropas mērogā. Tagad jau vairāk koncentrēsimies uz to, ko tas nes un rāda un dod mums kā parastajiem iedzīvotājiem. 2910 1271, tāds ir tālruņa numurs, uz kuru var sūtīt īsziņas veidā jautājumu. Būtu ļoti jauki, ja arī pievienotu informāciju par to, kam tad ir adresēts tas jautājums. 2910 1271. Tā, nu tad, acīm redzot, Šņukas kundze, jūs esat pirmā runātāja, ja? Lūdzu. Paldies par šo lielisko iespēju. Nu jau, jāsaka, ir tāds pilnīgi viens no, jau televīzijā un rādio un visos saziņas līdzekļos, šis ir viens no tādiem karstākajām ziņām par mājasaimniecību, elektroenerģijas tirgus atvēršanu mājasaimniecībām. Paldies arī organizatoriem par šo doto iespēju. Droši vien ir sakrājušās ļoti daudzas lietas, ko mēs varam pārunāt. Vispirms jau es drusku pakāpšos atpakaļ, un tad es drusku pakāpšos uz priekšu. Jo, kā mēs šo aizsākām, jau 2009. gadā bija politisks lēmums šī BEMIP ietvaros, kur politiski lēmts, ka līdz 2015. gadam šajā reģionā visas valsts tirgus atvērs. Igaunija atvēra pagājušajā gadā, Lietuva grasās atvērt nākošā gada sākumā. Nu, mēs esam sasparojušies, kad mēs aizvien vēl atvērsim 1. aprīlī. Pagājušajā gadu bija pirmais mēģinājums 1. septembris, tā arī lēma jau pagājušajā gadu pavasarī ministru kabinets, bet rosinājām to atlikt, jo nebija nekāda veida, kādā veidā kompensēt tiem, kam ir mazāki ienākumi. Tagad paskatoties uz priekšu, cik tālu mēs ar šo esam tikuši, pašlaik spēkā aizvien ir regulējums apstiprināts, kur šī kompensācija tiek nodrošināta caur mājokļu pabalstu, bet, nu, kā jūs droši vien esat pamanījuši arī presē, kad diskusijas par šo turpinās. Tas varbūt ir vairāk tādā politiskā plāksnē, ja mēs pārējām pie tādiem specifiskiem jautājumiem, tad spēkā no šī gada sākuma jau ir ministru kabineta noteikumi numur 50, tie ir elektroenerģijas tirzniecības un lietošanas noteikumi. Es viņus tagad arī tā izdrukāju, paņemu līdzi, jo diezgan daudz ir zvani arī uz ministriju par konkrētām normām, kā viņas skan, kāpēc viņas ir tādas un kāpēc viņas nav tieši visādas. Nu, jāsaka, jau kā es mēdzu teikt arī iepriekšējā, kad mums bija šī konference, kad ar šo mēs neuzskatām, ka tirgus atvēršana ir beigusies, ar šo mēs uzskatām, ka tirgus atvēršana ir tikai sākusies. Tas man iesākumā. Droši vien, kad būs daudz jautājumu vēlāk. Tā vajadzētu būt teorētiski. Paldies!
Un Spiridono kungs vārds tagad jums. Lūdzu. Jā, paldies. Es domāju, ka galvenais, kas man šobrīd ir jāpasaka, ir tas, ka viennozīmīgi ir skaidrs, ka valdība atradīs risinājumu, neskatoties uz to, ka pēdējās 2 nedēļas valdības sēdes pagāja risinājumu meklējot. Esmu pilnīgi pārliecināts, ka izdosies atrast normālu risinājumu, kas pirmkārtām derētu gan tirgotājiem, gan iedzīvotājiem, gan valsts iestādēm un tā tālāk, tādu, kuru mēs varam visi piemērot. Svarīgākais priekš iedzīvotājiem ir tas, ka tiešām, un tā ir absolūta patiesība, jau pagājuši gadu Saeima lēmusi par noteiktas naudas summas piešķiršanu maisaimniecībām, maznodrošinātām, lai varētu kompensēt elektroenerģijas cenas sagaidāmo pieaugumu. Tas, kas tas pieaugums būs, bija skaidrs arī pagājušajā gadu vasarā, kad ministru kabinets izskatīja mūsu dažādus informatīvos ziņojumus, kur bija arī ļoti skaisti grafiki par to, kāda varētu būt sagaidāma elektroenerģijas cena. Un tagad analizējot tos grafikus, mēs varam konstatēt, ka mēs neesam kļūdījušies. Tieši šādā cenu diapazonā arī parādās jauni piedāvājumi. Tas, kas no mums, no ierēģiem atkarīgs, mūsu uzdevums ir tad, kad valdība pieņems politisku lēmumu, kā virzīties uz priekšu, pastrādāsim nedaudz aktīvāk. Iepriekš mums bija veseli 4 mēneši, lai izstrādātu jaunu mehānismu, šobrīd ir palicis 1. Bet pozitīva ziņa attiecībā uz šo termiņu ir tāda, iedzīvotājiem pirmie rēķini parādīsies maijā, un līdz ar to uz maiju jābūt atrisinātam pilnīgi tam mehānismam, kāda veidā iedzīvotāji saņemot rēķinu, maznodrošināta persona jau sava rēķinā varētu redzēt atlaidi, ja mēs to varam tā nosaukt, vai valsts budžeta finansējumu, kas ir domāta tieši viņam elektroenerģijas izmaksu sekšanai. Tas būtu sākumam, un droši vien turpināsim vēl uz priekšu. Paldies! Un tagad mēs dodam vārdu akciju sabiedrības sadalas tīkls valdes loceklim Milvoram Petersonam. Es saprotu, jums būs arī prezentācija, Peterson kungs, ja? Tad jums laikam pults ir. Labdien, dāmas un kungi, labdien, konferences dalībnieki, mūsu partneri, kas arī ir tagad tirgotāji visi. Es izvēlējos sākumā mazliet arī parādīt dažus slaidus ieskatam. Es domāju, ka šī tēma nav ļoti interesanta klātesošajiem mājsaimniecību tirgus, te ir pietiekoši kompetenti cilvēki šajā jomā. Es domāju, drīzāk tas varbūt ir interesanti cilvēkiem, kas ir pie interneta, pie saviem datoriem un internetā seko līdzi šai informācijai. Tātad, ar ko es vēlējos sākt? Mēs runāsim par mājsaimniecību tirgu. Un daudz, kur ir izskanējis tas, ka mēs salīdzinām Igauniju, vai Igaunijā veicās labāk šī kaimiņu salīdzināšana vai Latvijā, tad jāsaka tā, ka to, ko politikas veidotāji Latvijā, kādu modeli mājsaimniecībām ir izvēlējušies, ir tas, uz ko tiecās Rietuma Eiropa un Skandināvijas valstis, tie, kur jau agresāk. Tā kā mēs šajā gadījumā, kā Latvija, esam iekāpuši pareizajā vagonā un nodrošinam to, ka mūsu iedzīvotājiem ir ļoti vienkāršots tirgus princips, ir vienots rēķins, vienots līgums un vienota klienta apkalpošana. Savukārt, tie, kas uzsver varbūt Igaunijas priekšrocības, jāsaka, tas arī Igaunijā izskan jau arī presē, ka tirgotāji arvien vairāk runā par to, ka viņi vēlās pāriet uz šo te vienotu līgumu, vienotu rēķinu. Bet tas noteikti šobrīd vēl nav. Visiem tirgotājiem pieejams ir tikai ST enerģija pieejams, un katrā ziņā tas noteikti rada neērtības mājsaimniecībām. Kā darbojas tas modelis? Ir jāsaka tā, ka sadalas tīkls, un šeit tagad ir īstais brīdis pastāstīt, kas ir sadalas tīkls. Sadalas tīkli Latvijā ir pavisam 11, kas ir reģistrēti regulātoru mājaslapā, jūs tos varat redzēt. Mēs noteikti sadalas tīkls esam dominējošais spēlētājs, kas nosedz 99% Latvijas teritorijas. Lielākais, kas pēc mums ir jāsaka, kas arī mājsaimniecībām nodrošina elektroenerģijas piegādi, ir Latvijas dzelzceļš, starp citu. Un
Pārējie sadales operatori vairāk darbojas ar juridisko personu elektroenerģijas piegādi. Pēc šī jaunā modeļa sadales tīkls turpinās veikt visas šīs funkcijas, ko ir veicis līdz šim. Tātad skaitītāju parku uzturēšana, skaitītāju rādījumi, tīkla attīstīšana, tīkla uzturēšana. Tas ir viss mūsu primārais darbs. Kas mainās iedzīvotājiem? Es vēl gribu uzsvērt to, ka iedzīvotāji, ko mēs arī skaidrojam saviem klientiem, primāri ir tas, ka kad cilvēki saka, ka līdz šim nav pamanījuši sadales tīklu vai nav pamanījuši šos horizontālos slāņus, kas līdz šim arī ir eksistējuši, un to visu ir sapratuši ar vienu nosaukumu Latvenergo. Sadales tīkls ir pastāvējis visu laiku. Tāpat arī par augstsprieguma tīklu arvien vairāk cilvēki tagad sāk uzzināt pēdējā laikā, bet katrā ziņā šeit ir liela tāda vertikālā sadaļa, kādā veidā mēs elektroenerģiju nogādājam līdz katram klientam. Piemēram, es uzsveru parasti to, ka sadales tīklu varētu asociēt ar kurjeru, ja ir mājsaimniecība lietotājs, kurš izvēlās preci, mēs esam tas kurjers vai transporta kompānija, kas šo preci nogādā līdz katram lietotājiem. Jaunajos tirgus apstākļos, kas ir svarīgi atcerēties, ka elektroenerģija ir tāda lieta, kas mums ir vajadzīga katru dienu. Tur būtībā ir tas, ka ar 1. aprīli neko neviens nevar nokavēt. Jo elektroenerģija mums būs vajadzīga gan aprīlī, gan maijā un visus turpmākos mēnešus. Svarīgi, kas ir atcerēties, ko mēs stāstam arī saviem klientiem, ir tas, ka tirgotāja maiņa vai piedāvājuma maiņa ir vēlams izdarīt līdz 15. datumam, lai no nākušā tekošā mēneša 1. datuma varētu jau saņemt elektroenerģiju pēc jauniem principiem. Svarīga lieta, kas ir turpinot šo elektroenerģijas tēmu, ir, kas jau šeit arī izskanēja, ar pašu elektroenerģiju kā preci, īpaši mēs daudz izvērsties nevaram. Spēlēt par to, ka lielas cenu atšķirības sagaidāmas pašai elektroenerģijai kā precei ir mazas cerības. Tur būs, protams, atšķirības, protams, ir tirgotāji, kas arī sevi pozicionē, ja tā varētu teikt, līdzīgi kā avio industrijā, kā Ryanair, piemēram, 220 enerģiju tajā virzienā liek šādu uzstādījumu, ka viņi mēģinās ar ļoti zemām izmaksām tirgot, bet liela atšķirība nav sagaidām. Šeit ir vairāk jāpievērš uzmanību tam, ar ko tad šeit varētu konkurēt. Ir, protams, tas, ka šajā gadījumā tirgotāji var nākt klajā ar savu klientu apkalpošanu. Šeit ir dažādie modeļi, kā var palīdzēt klientiem. Šeit ir dažādu pakalpojumu apvienošana vienā. Tas, ko noteikti esat pamanījuši, Baltkom piedāvājums, kur ir internets, televīzija, šie pakalpojumi, kas ir apvienoti vienā pakā, ko iegūst klienti no tā, tādējādi viens rēķins, zemāks komisijas maksas un nevienmēr ir jābūt labākai elektroenerģijas cenai. Ko mēs ilgtermiņā arī redzam, ka šeit ir vairāk no mārketinga viedokļa. Tie, kas darbojas mārketinga vidē, noteikti var saskatīt iespējas. Ir tas, ka potenciālie tirgotāji var būt tie, kuriem jau ir esoša liela klientu bāze. Tie ir gan nama apsaimniekotāji, tie ir varbūt arī elektropreču tirgotāji. Šeit ir plašas iespējas. To mēs noteikti nesagaidīsim 1. aprīlī, bet turpmākos gados mēs šādas lietas noteikti sagaidīsim. Gribēju šeit pieminēt atsevišķi par šo vienu rēķinu mazākas izmaksas. Provizoriskie dati, ko mums rāda, ir tas, ka 25% no mūsu klientiem nelieto internetu, un viņiem būtībā ir jāgriežās vai nu pasta nodaļās vai reģionālās banku nodaļās, lai samaksātu rēķinus. Ja viņiem būtu 2 rēķini, tad tas kopumā Latvijā šiem iedzīvotājiem izmaksātu papildus 4,5 miljonus eiro. Un es domāju, ka šajā gadījumā mūsu modelis tādā ziņā ir veiksmīgs, ka šos 4,5 miljonus eiro mūsu iedzīvotāji var izmantot daudz liederīgāk savas dzīves kvalitātes uzlabošanai. Vēlos pateikt to, ka neskatoties uz to, ka par tirgu mēs tiešām, kas jau šodien izskanēja arī no ekonomikas ministrijas, esam runājuši ļoti sen. Ministra kabineta noteikumu gala versijā parādījās 21. janvārī. Tas nozīmē to, ka visi tirgotāji uzzināja, kādi ir šie gala spēles noteikumi. Un, protams, ka traucē arī tas, ka joprojām ir aktuāls šis sociāla atbalsta jautājums un nav īsti skaidrs šie ministra kabineta šajā, kas varbūt savā ziņā arī var būt par traucēkli tirgotājiem aktīvi iesaistīties,
kuri vēlas nogaidīt tomēr, kāds būs gala risinājums šim jautājumam. Bet jebkurā gadījumā aptuveni pat mazāk kā pusotru mēnešu laikā mums ir 4 tirgotāji, ko jūs šeit redzat nosaukšu vēlreiz Latvenergo, protams, pats par sevi, Baltkom, 220 Enerģija un BCG Rīga. Tie ir, kas ir apstiprinājuši, ka viņi tirgos mājsaimniecībām. Ilgtermiņā mēs arī redzam, ka apstiprina to, ko es esmu teicis arī iepriekš, ka mēs paredzam, ka tirgus ilgtermiņā varētu tikt pārstāvēts aptuveni līdz 10 kvalitatīviem tirgotājiem, kas mēģinās šo tirgu paņemt savā kontrolē. Vēl jāpiezīmē tas, ka aktivizējoties mājsaimniecību tirgumu, tiek zināmā mērā aktivizēts arī juridisko personu tirgus. Mēs zinām, ka liela daļa no mūsu juridiskajām personām ir šie te mazie uzņēmumi, 1-2 cilvēku uzņēmumi, kuriem ir ļoti līdzīga izpratne par tirgu, par elektroenerģiju, kā mājsaimniecībai. Rezultātā ir tas, ka tagad saņemot kaut vai arī tirgotāju piedāvājums, šie cilvēki, arī šie uzņēmuma vadītāji būtībā pārvērtē to, vai ir varbūt vērts izvēlēties kaut ko citu arī kā juridiskai personai. Tā kā šim noteikti arī vēl ir tāds pozitīvs efekts. Un neapšaubām, ko es jau pieminēju, nama apsaimniekotāji šeit grib pievērst uzmanību tam, ka aptuveni 75,000 iedzīvotāju šobrīd elektroenerģiju patiesībā saņem caur nama apsaimniekotājiem un sadals tīklam nav nekādā veidā tiešā saikne šiem lietotājiem, arī skaitītāji pieder šiem apsaimniekotājiem. Tā kā šī ir vēl viena tāda plaša iespēja vai virziens, kur darboties. Tātad īstermiņā, ko mēs redzam, ka iedzīvotājiem ir iespēja izvēlēties sev piemērotāko piedāvājumu, atbilstoši savām vajadzībām. Ilgtermiņā, kas jau šeit arī izskanēja, cenu neviens īsti prognozēt nevar, jo mēs neesam atrauti no kopējās pasaules ekonomikas un jebkurā gadījumā ir lietas, kas mūs ietekmē neatkarīgi no tā, ko mēs izplānojam šeit Latvijā. Ko es pieminēju? Šīs te papildus iespējas, papildus pakalpojumi, kurus uzskaitīju, kur iespēja iesaistīties gan šīm te elektropreču tirgotājiem. Atcerēsimies par to, ka nav aiz kalniem arī šis jautājums par elektromobilitāti, elektromobīļi. Mēs visu laiku par to dzirdam, ir Eiropas valsts, kuras ļoti ambiciozus plānu šajā virzienā uzstādījuši, tā kā arī šeit ir virziens, kur tālāk attīstīties. Elektrības tirgus ir atvērts, to, ko pareizi teica ekonomikas ministrija. Tas nozīmē to, ka elektrības tirgotāji nāks klāt, ies projām, un gribu uzsvērt to, jo skaidrāk, jo precīzāk būs nodefinēti šie te noteikumi, jo mazāk mēs, es domāju, no Latvijas viedokļa, mazāk šaudīsimies pieņemt vai nepieņemt, vai atlikt vai neatlikt, mēs redzēsim nopietnākus starptautiskos spēlētājus arī mūsu tirgū. Un tad vēlreiz tā kopsavilkumā, ko es gribēju pateikt, ka salīdzināt tikai 1 kWh cenu nebūtu pareizi, ir jāskatās kopā iedzīvot. Tas ir vairāk iedzīvotājiem, ko mēs stāstam konkrēti mūsu klientiem, ka ir svarīgi ņemt vērā nosacījumu, līguma nosacījums, jo līgums ar izdevīgākiem nosacījumiem, visticamāk, tur ir kāda arī līguma laušanas maksa, kas ir jāņem vērā. Rēķina apmaksas veids, mēs cilvēkiem stāstam, ja cilvēks ir pieredzis saņemt pa pastu aploksnē rēķinu, tad jārēķinās, ka agri vai vēl viņš pats arī par to samaksās. Ja mēs runājam, ka kāds par šo maksā, tad gala rezultātā vienmēr par visu samaksā lietotājs. Tas ir jāatcerās. Tā kā noteikti elektroniskie norēķina veidi, elektroniskā rēķina saņemšana ir tas virziens, uz ko jātiecās. Nu, un, protams, komisijas maksas, ko es jau minēju, ir svarīgi, ja mēs salīdzinām kaut vai šos pakalpojumu klāstu, ko Baltkom piedāvā, saliekot kopā vairākus pakalpojumus, arī nama apsaimniekotāji, cilvēki ietaupa uz vienu rēķinu kaut vai to pašu komisijas maksu. Paldies, tas bija no manas puses, es iedevu tādu ieskatu, tam varbūt, lai uzvedinātu arī vairāk uz diskusiju vēlāk, un došu vārdu, acīm redzot, vienam no lielākiem tirgotājiem. Paldies! Paldies! Un tas viens no lielākajiem tirgotājiem ir Latvenergo. Mēs tagad aicinām pie mikrofona akcijas sabiedrības Latvenergo valdes locekli Uldi Barisu. Jums, Baris kungs, arī ir, es saprotu, rādāmais materiāls, ne tikai stāstāmais. Jā, pavisam īsi. Tas, ko es gribēju no savas puses pateikt,
varbūt neiedziļinoties mūsu piedāvājumos, druski jau izskanēja, bet tas, ko es gribu akcentēt, kas varbūt no tās kopējās diskusijas, teiksim, galvenā fokusa ir nedaudz aizgājis sāņus, ka reizē ar tirgus cenu piedāvājumiem vienai daļai elektroenerģijas lietotāju mainīsies arī uztvere, par ko viņi īsti maksā, viens, un otrs, kādā veidā notiek norēķini. Tad pirmais jautājums, par ko maksā, ir tas, kad veidojoties elektroenerģijas tirgumu, vairāk nav šī vienotā gala tarifa. Klients maksā par atsevišķām komponentēm, tirgotājs ir tas, kurš piedāvā elektroenerģiju, tā ir mūsu prece, ko mēs varam piedāvāt klientam, bet uz rēķina būs atainoti arī pārējiem maksājumi, kas ir jāmaksā kopā ar elektroenerģiju. Tas ir sadales pakalpojums, tad maksa par to, ka tiek elektroenerģijas piegāde nodrošināta klienta objektam. Papildus ir, protams, maksa par obligāto iepirkumu, ko jau mēs šodien diskutējam, un, kā jau gala patēriņam, pievienotās vērtības nodoklis. Tirgotājs var fiksēt tikai vienu lielumu no tā, tas ir elektroenerģijas cena. Pārējie ir regulēti noteikti cenu līmeņi, kas mainās tajā brīdī, kad tiek pieņemts lēmums mainīt šo pakalpojumu izcenojumus. Un tas nav atkarīgs no tirgotāja. Otra būtiskā izmaiņa, kas ir jāņem klientiem vērā, ir veids, kā tirgus apstākļos būs iespējams veikt norēķinus. Jo pie šīs sistēmas tā sauktā līdzinējā pašdeklarācija, ko pietiekam daudz lietotāji vēl joprojām izmantoja, īsti nestrādās. Tātad ir divas iespējas. Vai izlīdzinātais maksājums vai rēķins. Uz doto brīdi jau vairāk kā 100 000 klientu pašlaik jau izmanto izlīdzināto maksājumu, un es gribētu izmantot šo iespēju vēlreiz pareklamēt, kad īstenībā tas ir ļoti labs variants, kā norēķināties par elektroenerģiju, kas ir vienkāršs tādā ziņā, ka nav jāziņo katru mēnesi skaitītāju rādījums. Tas, kad ir skaidri zināma šī summa, viņa ir fiksēta katru mēnesi, tad, protams, kad reālais patēriņš parasti ziemas mēnešos ir lielāks nekā vasaras mēnešos, bet maksā vienādu summu gadā. Protams, labā vai sliktā ziņa ir tā, ka reizi gadā ir pārēķins, gadījumā, ja ir iztērēts vairāk, tad būs bišķi jāpiemaksā, vai otrādi gadījumā, ja iztērēts mazāk, tas tiek ņemts vērā nākošā gadā. Tas, ko vēl papildus gribētu uztvert, ka tas ir ļoti ērts risinājums tiem, kuriem ir, piemēram, sezonāls patēriņš. Ja, tad, ja jums ir kāds objekts, kurā patēriņš, teiksim, kādu laiku nav, kādu laiku ir ērti, lai skaitītāju rādījums nav jāziņo. Ja. Tā ir tāda būtiska izmaiņa, kas tagad ieviešot tirgumu mainās papildus tam, ka, protams, ir arī cita cena, bet par cenu šajā brīdī es negribēju runāt. Paldies! Paldies, paldies. Tā, redz, tā tāda ievada informācija īsumā. Tagad mēs varam ķerties pie bombardēšanas ar jautājumiem, dāmas un kungi. Pirmā roka, un tā es tūlīt arī balviedošu. Es tūlīt pie jums nākšu, es gribu atgādināt visiem tiem, kas internetā mūs skatās, ka tas tālruņa numurs, uz kuru jūs varat īsziņu veidā sūtīt jautājumus, ir 2910 1271. 2910 1271, un tie cilvēki, kas var atbildēt uz jūsu jautājumiem, ir sekojoši. Tātad sadales tīklu valdes loceklis Ilvars Petersons, Latvijas Republikas ekonomikas ministrijas pārstāve, enerģētikas departamenta direktore Rota Šņuka, ekonomikas ministrijas valsts sekretāra vietnieks Jurijs Spiridonovs, Latvenergo valdes loceklis Uldis Baris, un es arī nodošu jūs, kungi, Ārs Žīgurs, Latvenergo valdes priekšsēdētājs, ir šeit kopā ar mums, tāpat ir arī Guntars Baļčuns, akcijas sabiedrības enerģijas publiskais tirgotājs valdes loceklis šeit zālē, tā kā arī viņiem var adresēt jautājumus. Vēl piebildi tāda, ka man te galds ir nokrauts ar visādām smalkām balvām,
kuras mēs gribam izdalīt tiem, kas aktīvi uzdod jautājumus. Ir tā, ir visādas krūzītes, ir 2 žurnāla abonementi, ir no mūsu saimnieka Maritim Hotel, šausmīgs malka dāvana karta, šausmīgs malkām vakariņām. Jūs gribētu, kungs, ka pirms es pie jums eju, kaut ko taustāmu vai kaut ko lasāmu? Ko jūs labāk gribat? Tās vakariņas, ja? Prātīgi. Labi, es eju pie jums ar visām vakariņām. Tā, vakariņas varat likt kabatā, tai dāvana karte un jautājums. Sveiki, Dāvis Ģipslis no RTU. Izskanēja no sadales tīklu puses ilgtermiņā tāds piedāvājums, ka mājsaimniecībām ražoto elektroenerģiju nodot tīklā glabāšanai un pēc tam saņemt atpakaļ. Respektīvi, vai par to būs kāda komisijas maksa un kā tas atšķirās no mikroģeneratoru pieslēguma, kas ir pašlaik? Tā šobrīd, varbūt, lai visiem būtu informācija par to, ka no šā gada 1. janvāra ir stājies spēkā neto princips arī mājsaimniecībām. Tas nozīmē to, ka mājsaimniecības, kurām ir mikroģeneratori, var nodot elektroenerģiju tīklā un sev vēlamā laikā saņemt atpakaļ. Tas, ko kungs pieminēja, par to es nevaru komentēt, tas no manas tāda informācija noteikti nav izskanējusi. Bet kāds zina, varbūt cits no klātesošiem par kaut kādām komisijas maksām iespējamām? Visi kungi krata galvas, saka, ka viņi neko par to nezina un komentēt nevar. Ja? Labi, paldies. Paldies. Var nokomentēt. Lūdzu. Saimā nesen tiešām šis likums tika pieņemts un tur nekādas komisijas maksas nav paredzēts. Tas ir bez komisijas maksas. Tātad, ja es pats ražoju, man ir savs vēja ģenerators, es savam patēriņam nodrošinu, es tad varu nodot kopējā tīklā un tad kaut kādu daļu saņemt, ja man vajag atpakaļ, es tā saprotu, kaut kādā brīdī. Jā, varbūt es papildināšu. Tas princips ir sekojošs, ka runa iet tikai par elektroenerģijas daļu. Noteikti ir jāturpina maksāt sadales pakalpojums, un obligātā iepirkuma komponenta arī saglabājās. Tas iet runa tikai par elektroenerģiju. Un, lai šo iespēju izmantot, ir jāvēršās sadales tīklā, jo šiem ģeneratoriem ir jābūt pie mums certificētiem, jo necertificēti ģeneratori var radīt tehniskas problēmas mūsu tīklā citiem klientiem. Šis process ir redzams mūsu mājaslapā sadales tīkls LV. Ar to var iepazīties arī zvanot uz sadales tīkla tālruņa numuriem. Ok. Tātad sievas velotrenažieri pārvērst par dinamo mašīnu, tas varētu būt diezgan sarežģīti. Lūdzu, kādi jautājumi vēl no zāles? Iesūtītie jautājumi. Jautājums Latvenergo pārstāvim. Kādēļ Latvenergo universālais pakalpojums mājsaimniecībām ir dārgāks par pārējiem pakalpojumiem? Jāsaka, ka universālais pakalpojums, es negribētu piekrist apgalvojumam, ka viņš ir dārgāks, jo visi pakalpojumi, kurus mēs piedāvājam, ir atbilstoši klienta patēriņa apjomam. Ja, tad, ja mēs skatāmies uz universālo pakalpojumu, tad universālais pakalpojums mums ir mērķēts klientiem ar relatīvi zemu patēriņa apjomu, tad zem 200 kWh mēnesī, un līdz ar to viņš arī ataino šai grupai to reālo tirgus cenu. Ja, šajā gadījumā jau nav runa par to, ka mēs varam salīdzināt dažādas piedāvājumus, piemēram, 200 kWh un 600 kWh. Protams, ka viņi atšķirsies. Bet konkrētajai patēriņa grupai tas ir atbilstošs piedāvājums. Paldies. Man ir tīri personisks jautājums. Es domāju, ka daudz privāti personas maksā tāpat kā es caur internetu banku, kur ir tātad bankas definētais maksājums, tu ievadi skaitītāju rādījumu par konkrēto mēnesi, banka pasaka priekšā, cik eiro jāmaksā, tu nospied pogu apmaksāt un viss darīts. Es saprotu, no 1. aprīļa tas vairs neies cauri, ja?
no 1. aprīļa tas vairs neies cauri. Klientam ir iespēja izvēlēties vai nu šo te izlīdzināto maksājumu, jā, vai arī otrs variants, klients var izvēlēties rēķinu. Izvēlētos rēķinu, tad klientam būs mums jāpaziņo savs skaitītāja rādījums. Protams, ja klients ir ar mieru šo skaitītāju rādījumu nodot mūsu mājaslapā un izdarīt to mēneša sākumā, pirms rēķina izveides, tad mēs varēsim arī nodrošināt, ka tajā brīdī, kad skaitītāju rādījums tiek nodots, tiek ģenerēts arī rēķins, ko tad uz vietas var apmaksāt vai apmaksāt vēlāk, kā grib no savas naudas plūsmas organizācijas. Tas līdzīgi tā kā ar ūdens skaitītājiem. Ja tu laicīgi paspēji iesniegt, tad tas tev tiek attiecīgi iekļauts iepriekšējā mēneša. Tieši tā. Un ja rēķina. nepaspēja, tad ir vidējais patēriņš. Tad pēc vidējā patēriņa. Labi. Auditorija. Pagaidām. Lūdzu. Es gribētu uzdot tādu tipisku, varbūt neprofesionālu jautājumu. Fundamentāli iedzienisku. Liberalizācija tirgu, konkurence, tātad loģika, cilvēki gaida cenu pazeminājumu. Šeit no visiem avotiem izskan, ka neizbēgam paaugstināšanās cena, neatkarīgi no tā, kurš to piegādās. Tātad, vai te nebūtu vieta kaut kādai publiskai kompānijai, lai varētu izskaidrot tomēr tiem, kas nav profesionāļi, kāpēc tas tā notiek un vai tomēr kaut kāda gaisma tuneļa galā ir? Tas ir tas, jā, kas ir ik pa brīdim tiek publicēta informācija par to, kas ir cēlonis tam, ka būs tas sadārdzinājums. Bet tomēr, ja kāds no jums, kungi, varētu vēlreiz 2 teikumos izstāstīt. Jā, es domāju, ka jums ir pilnīgi taisnība. Tā ir tāda situācija, ko no vienas puses varētu skaidrot. No otras puses, ziniet, tur ir viena problēma ar to skaidrojumu. Es domāju, ka šobrīd visiem lielā mērā iedzīvotājiem ir skaidrs, ka cenu celšanās vai, teiksim, izmaksu celšanās maisaimniecībām notiek tāpēc, ka Latvenergo atsakās no subsidēta tarifa. Ne Latvenergo pati to ir lēmusi valdība un Saeima, ka tas notiek. Un tas ir cēlonis tam, ka cenas mainās. Tāpēc, ka liberalizētajā tirgu diez vai var strādāt, kad viena kompānija subsidē iekšēji savas izmaksas. Jautājums, vai ar šo skaidrojumu kādam būtu pietiekams? Protams, ka nē. Un mēs tagad pēdējās 2 nedēļas novērojam nākamo diskusiju vilni par to, kāpēc Latvenergo vajag pelnīt. Un tad jautājums, protams, ka mūsu uzdevums, ekonomikas ministrijas uzdevums uz visiem šiem jautājumiem arī gatavot normāli saprātīgas atbildes, lai katru to nākamo plūsmu informācijas pieprasījumu nosiktu. Es vienkārši nedomāju, ka tas varētu būt notikt vienas kaut kādas kampaņas ietvaros, ka mēs izskaidrosim, ka cenas ceļas tāpēc, ka subsidēta tarifa vairāk nav. Un ja gadījumā mēs gribētu izskaidrot visu ķēdi vienā, teiksim, kaut kādā reklāmas izlaidumā, tad es baidos, ka tas ir garš raidījums, ko neviens nenoskatītos līdz galam. Un tāpēc mums nākās saspringtā laikā dalīt šo informāciju daļās, sākumā izskaidrot, ka tirgus tiek verts vaļā, tālāk strādāt ar informāciju par tarifiem, tālāk strādāt ar informāciju par to, kādā veidā mēs tās cenas varam pazemināt nākotnē un tā tālāk. Bet es piekrītu, ka tas ir jāskaidro un mēs cenšamies to darīt. Turklāt šī jau nav ne pirmā un ne pēdējā reize, kad tas notiek. Es domāju, šī konkrētā konferences. Gan jau būs vēl gan televīzijā, gan radio, gan visur citur. Jautājums sadalas tīklam. Kāpēc sadalas tīklu tarifs atšķiras pa laika zonām? Pārvaldes tarifam šādas atšķirības nav. Kāda starpība, kādā laika zonā notiek plūsma? Tātad sadalas tīkls atgādina visiem, ka sadalas tīkls paliek un arī pēc tirgus atvēršanās paliks regulētu biznesa vidē. Visi tarifi arī mums šie tarifi, kas ir apstiprināti pie regulātora, arī parāda šīs dalījumi pa laika zonām un tie nekādā veidā nemainās. Bet tas jautājums, kāda starpība, kādā laika zonā tā plūsma notiek, kāpēc tad ir tā atšķirība? Vēsturiski, protams, ka tika izvērtēts par to, kad tika pieņemts šis tarifs, tika ņemts vērā uz tajā laikā esoša, teiksim, no kopējās pārvades un sadalas
arī par noslodzi, par patēriņu, un uz tā balstīts arī tika šis laika zonu dalījums. Protams, pārskatot tarifu nākotnē, atkal šie jautājumi tiktu pārskatīti jau jaunā griezumā uz jauniem principiem. Man būtu lūgums visiem 4 runātājiem drusciņi tuvāk likt tos mikrofonus sev klāt, ja? Tā kā man šeit drusku par klusu izklausās. Tā, nākamais jautājums ekonomikas ministrijai. Kas Latvijas mājsaimniecībām piedāvā elektroenerģiju? Latvenergo un kurš vēl? Vai ir ministrijas rīcībā dati par visiem, kas to piedāvā, ar pārskatāmu piedāvājumu salīdzinājumu? Daļai jau bija atbildēts Baris kunga prezentācijā. Nē, es atvainojos Petersona kunga prezentācijā man šķiet, bet vēlreiz ekonomikas ministrija. Jā, paldies par jautājumu, mazliet pakomentēšu. Latvijā mājsaimniecībām piedāvā elektroenerģiju var jebkurš tirgotājs, kuram ir licence. Reģistrējās viņi visi sadalas tīkla mājaslapā. Te jau tika konkrēti 4 nosaukti, kas ir izteikuši šo vēlmi piedāvāt mājsaimniecībām elektroenerģiju. Paša ministrijā sekojam mēs līdz, arī par tirgu aktīvi ir 2 tirgotāji, Latvenergo un Baltkom. Baltkom piedāvājums ir jāvērtē tādā kopsakarā ar to, vai ir vēlme arī pēc tāda kompleksa piedāvājuma, kā televīzija, kā telefons, attiecīgi arī tur ir 7500 attiecīgi tās kilovatstundas mēnesī, cik varētu tērēt un par ko ir jāmaksā pa virsu. Tas, ko es teiktu, ka šie piedāvājumi, viņi nav savā starpā salīdzināmi, jo ja viens nāk komplekss un viens ir pa kaut kādu konkrētu piedāvājumu apjomu, tad katram tomēr ir jāvērtē pēc tām savām iespējām un vēlmēm, cik daudz viņš patērē attiecīgi, tāpat arī Latvenergo var droši vien precīzāk pastāstīt, bet ir vismaz 6 laikam, jā. Ja 6 piedāvājumu, tur tiešām ir jāvērtē. Viens noteikti, ka būtu interesanti, varbūt, kad sekot līdzi, kā mainās šī biržas cena, vairuma cena, un es domāju, daudziem arī jau klausītājiem, skatītājiem būtu interesanti arī tā rīta sesija tieši, kur varēja redzēt, kādā veidā šīs vairuma cenas mainās, un tas ir daudz ko izskaidrot par cenu galā. Rīcībā dati mums ir. Par pārskatāmu piedāvājumu salīdzinājumu. Tas, kas ir, ko nosaka tieši noteikumi, nosaka to, kam ir jābūt tajā līgumā. Un tur ir vairāk jāskatās, vai šī cena ir salīdzināma. Tas nozīmē, kā jau teica Ilvars, jāskatās, vai ir izdalīta atsevišķa cena par sistēmas pakalpojumu, par obligātā iepirkuma komponentu un par elektroenerģiju. Un tas ir tas veids, kādā veidā par konkrētu, un šai cenai ir jābūt norādītāji vai nu par 100 kWh, vai arī, ja ir izlīdzinātais maksājums, tad skaidri redzamai cenai jābūt, cik tieši maksā elektroenerģija. Un tā ir tā vieta, kur var sākt salīdzināt. Bet, ja ir kompleksais piedāvājums, tad šeit, protams, jāvērtē savas vēlmes. Paldies. Es varbūt arī vēl no sadalas tīkla pakomentēšu par tirgotājiem, par cik izskanējuši informācija, kā korekti ir tā, ka visu tirgotāju sarakstu, kas ir reģistrējušies Latvijā, var redzēt regulātoru mājaslapā. Šobrīd tur vajadzētu būt aptuveni 60 tirgotājiem, kuri ir reģistrējušies šajā tirgotāja reģistrā regulātoru mājaslapā. Savukārt ar mums, ar sadalas tīklu līgumu ir noslēguši 18, šobrīd slēgšanas stadijā vēl 2. Un te ir jāizšķir, kad aktīvi tirgo juridiskām personām 8 tirgotāji, un 4 šie ir, kas ir piedāvā, jau ir izteikuši gatavi piedāvāt mājsaimniecībām. Te ir jāuzsver tas, ka netieši mājsaimniecībām tirgo jau arī daļa no šiem te juridisko personu apkalpojušiem tirgotājiem. Un tas ir tas, ko es iepriekš minēju, ka ir aptuveni 75 000 mājsaimniecības, ar kurām mums nav tiešā saikne, kurām elektroenerģiju piegādā nama apsaimniekotājs. Un šim nama apsaimniekotājiem piegādā kāds no šiem juridisko personu tirgotājiem. Tā kā tā patiesā bilde par to, kas dalība tirgu ir lielāka, varētu teikt, ka vismaz 6 tieši netieši kopā ņemot, jau šobrīd jau piedāvā un tirgo elektroenerģiju mājsaimniecībām. Paldies. Pie šī jautājuma klāt vēl jautājums no tantes Minnas, kas dzīvo mazā budiņā Puru malā. Kur Latvenergo ņem elektroenerģiju, tas ir skaidrs. Viņi ražo elektrību savā lielajā mājā Pulkveža Briežielā.
kur ņem elektroenerģiju Baltkom TV, lai pārdot iedzīvotājiem? Jā, varbūt es arī tad šo nokomentēšu. Ir tas, ka šodien jau lieliski izskanēja šī informācija, ka tirgotājiem šī elektroenerģija pieejama biržā, vai arī patiešo iegādājoties to no ražotājiem. Un tirgotājiem nav jābūt pašam ražotājiem, lai nodarbotos ar šo tirdzniecību. Un tas ražotājs var arī neatrasties Latvijā? Tieši tā. Paldies. Tā, nākamais jautājums. Latvenergo. Vai Latvenergo ir izdevīgi, ja vairāk cilvēku maksā izlīdzināto maksājumu? Ja pārfrazējot, kāpēc jūs tā reklamējat izlīdzināto maksājumu? Tāpēc, ka mēs cenšamies piedāvāt klientiem ērtāko veidu, kā ar mums norēķināties. Tajā izpratnē, kā visvienkāršāk klientam ir par savu patēriņu veikt norēķinu. Šajā gadījumā klientam nav katru mēnesi jāziņo rādījumu. Līdz ar to klients vienkārši saņemot šo te akceptējot izlīdzinoto maksājumu zina, ka viņš katru mēnesi maksā, pieņemsim 15 eiro vai 20 eiro. Mums tas, protams, ir izdevīgi no klienta apkalpošanas viedokļa, jo šajā gadījumā mums ir vienkāršāk ar klientu, viņu apkalpot, un mēs skaidri zinām, ka, tas cipars, kas no klienta ir jāsagaida, tad ir šie 15 eiro. Bet vienreiz gadā tāpat būs jāatskaitās pareizi, un kas notiek gadījumā, ja izrādās, ka es esmu pārmaksājis? Tā ir klientam, protams, labā ziņa, tad mēs šo te starpību atgriežam. Klientam varbūt ne tik labā ziņa ir otrs gadījumā, ja tomēr ir notērēts vairāk. Gadījumā, ja ir notērēts vairāk, tad parasti mēs piedāvājam šo te deficītu iekļaut nākošā gada grafikā. Tas ir šo te starpību, tad nākošā gadā izlīdzināti samaksā. Respektīvi paaugstināt to mēnešu maksu. Piemēram, ja bija 150 kWh, bet izrādījās, ka tomēr notērēja vairāk, par 20 kWh vairāk, tas deficīts ies nākošajā gadā. Nākošajā gadā būs līdz ar to būs lielāks cipars vidēji jāmaksā. Jā, un tāpat būs, atzīmēdzot, vismaz reizi gadā būs jālaiž dzīvoklī kāds pārbaudītājs, kurš tad kontrolēs skaitītāju stāvokli? Visiem tirgotājiem informāciju par uzskaitēm, par skaitītāju rādījumiem piegādā sadales tīkls. Tā kā sadales tīkla cilvēki ir kā reiz tie, kas arī šo te pārbaudi veids, vai jālaiž dzīvoklī, droši vien, ka nē, pašlaik lielākā daļa no uzskaitēm jau vairs dzīvokļos neatrodās, bet droši vien ir tādas situācijas, kad tas tā ir, tad jau parasti sazvanās un arī vienojās, kurā laikā to uzskaitu apskata. Jā, paldies. Tā, sadales tīklam jautājums. Kā tad īsti ir, ja man mājās nav elektrības bojājumu dēļ? Kurš ir vainīgs, sadales tīkls vai Latvenergo? Ļoti īsa atbilde noteikti sadales tīkls. Mēs nesam atbildīgi par elektrotīklu uzturēšanu, bojājumu novēršanu, un tas ir mūsu arī primārais uzdevums pēc tirgus atvēršanas. Bet līdz skaitītājiem, pareizi? Vairumā gadījumu līdz skaitītājiem ir situācijas, protams, kā atsevišķos gadījumos tas, kas tika izskanēja arī no kolēģu puses, ka ir šīs te daudzdzīvokļu mājas, kur var būt gadījumi, kad ir bojājums notiek kaut kur iekšējās ēkas kabeļu sistēmā, un tad tas situācija ir sarežģītāka, jo šie darbi tad ir jāveic sadarbībā ar šo namu apsaimniekotāju. Apsaimniekotājs tad tur skatās, kas ir pie vainas. Labi. Tā, nākamais jautājums. Ja es neko nedarīšu, neinteresēšos par visu šito atvēršanu, ko es zaudēšu? Vai es maksāšu vairāk, un if yes, tad cik? Kurš varētu atbildēt? Tā ir paredzēts, kad klientam, kurš nav noslēdzis līgumu līdz 1. aprīlim, elektrību piedāvā esošais piegādātājs. Vairumā gadījumos tas būs Latvenergo, bet ne obligāti. Var būt arī kāds cits, un šī gadījumā elektroenerģijas tirgotājiem ir jāpiedāvā tā saucamais universālais pakalpojums.
Un attiecīgi, ko zaudēs, tur grūti teikt, tur lietotājiem pašam ir jāizvērtē. Iespējams, ja viņš būtu noslēdzis līgumu, ka viņš būtu maksājis mazāk, ja viņam, piemēram, liels patēriņš, viņš būtu paņēmis Latvenergo 600 plus piedāvājumu un ļoti iespējams būtu samaksājis mazāk. Bet acīm redzot, tad viņš maksās universālā pakalpojuma cenu. Ja konkrētā gadījumā viņš būs Latvenergo klients un neko nebūs noslēdzis, tad viņš konkrēti maksās tik, cik Latvenergo ir universālais piedāvājums. Bet kaut kādos absolūtos skaitļos pagaidām tur nav iespējams prognozēt. Cik? Nē, ko universālo piedāvājumu, es domāju, Latvenergo var ļoti labi noraksturot tieši, cik tas ir pašlaik. Es varbūt vēl no sadalstīkla puses nokomentēšu, ir tas, ka tirgus atvēršana notiek noteikti mums labvēlīgā laikā. Aprīlis ir tas, kad Latvijā ir sāk strauji samazināties elektroenerģijas patēriņš, tas nozīmē mājasaimniecībām. Arī šajā gadījumā te ir jāsaprot tā lieta, ka nav svarīgi, kāds ir šis tarifs, ja es neko netērēju, tad es nemaksāju pilnīgi neko. Vai arī tās izmaksas man ir absolūti minimāls, ja nav šī patēriņa. Un tas ir būtiski arī šajā gadījumā, kad cilvēki pat šajā brīdī neizvēlētos varbūt pašu to labāko piedāvājumu, viņi neko nezaudē pēc būtības. Jo patēriņš ir samazinājies, un viņiem ir visu vasaras periodu laiks ir skatīties un meklēt varbūt kaut kādu labāku un interesantāku piedāvājumu. Un ko mēs arī klientiem sakam, ka noteikti īpaši tiem lielākiem tērētājiem, ka šie piedāvājumi, kas izskan publiski, kas nāk e-pastos un caur pastu, tie noteikti nav visi tie piedāvājumi. Noteikti lielākie patērētāji var paši griezties individuāli pie tirgotājiem un mēģināt ar viņiem vienoties par kaut kādiem īpašiem piedāvājumiem. Tas noteikti nekādā veidā nav izslēgts. Un pie viena arī pieminēt to, ka par Baltkomu izskanēja šīs Baltkoms ir apstiprinājis vēl nesen vienā no preses konferencēm, ka pēc 1. aprīļa viņi tirgos elektroenerģiju arī pašu elektroenerģiju neatkarīgi no savu pamatu pakalpojumu piedāvājumiem. Tātad elektroenerģiju varēs nopirkt arī no Baltkom, arī nesaistot šo kopā ar internetu, televīziju vai telefonsakariem. Paldies. Paldies. Es gribētu atgādināt tiem, kas mūsu internetā tagad skatās vai tikko ir pieslēgušies. Šī ir konference enerģētikas tirgus tendences. Mēs esam Maritim Hotel jaukajā konferenču zālē, un arī jūs varat uzdot jautājumus par visu, kas saistīts ar elektroenerģijas tirgus liberalizāciju pēc 1. aprīļa, un uzdot jautājumus rakstot īsziņas 2910 1271. 2910 1271 telefons, lai sūtītu tās īsziņas. Tā. Un mūsu nākamais jautājums. 2 jautājumi. Kāpēc gala lietotājs nevar izvēlēties? A. Lietot elektrības piedāvājumus sekojot zemākajai cenai NPS, tas ir birža, ja? Un B, izmantot labāku cenu, kad ir, piemēram, palielināta pieplūde HES kaskādē. Jā, no brīdī, kad ir, teiksim, augstāks ūdens līmenis, tur Lietavas un tā tālāk. Kurš varētu atbildēt uz šādu jautājumu? Droši vien es varētu sākt vieglāk būt ar B pusi, jo tas ir iespējams. Jo tajā brīdī, kad HES kaskādē ir lielāka pieplūde, jeb pietece, kas parasti ir palu laiks, tad arī Latvijā šajā laikā biržā ir, vēsturiski mēs esam redzējuši viszemāko cenu. Līdz ar to, ja klients ir izvēlējies pirkt no tirgotāja elektroenerģiju pēc mūsu dinamiskā piedāvājuma, kas ir pirkt pēc biržas cenas, tad viņš, protams, šo lētāko cenu iegūst. Un parasti, jo garāki pali, jo ilgāk tas zemais cenas periods būs. Bet, protams, kad mēs nevaram garantēt, vai tie pali būs un cik gari viņi būs. Tas ir tas risks, kas ir, protams, saistīts ar to, ja izvēlās pirkt pēc biržas cenas. Izskatās, ka šogad nespīd. Šogad, tā grūti dot, bet to vērtējumu, bet mēs zinām, ka sniega ir maz, un līdz ar to droši vien, kad ūdens apjoms būs relatīvi zems. Jā, tādas šausmas Ograi nedraud kā pagājušajā pavasarī, es ļoti ceru. Tā, labi, jautājums sekojošs. Komentējiet lūdzu, kāpēc šī brīža nakts tarifs paredz īpaša skaitītāja abonēšanu, kura maksa gadā ir praktiski vienāda ar tarifu starpību. Oho, to es nemaz nezināju.
jautājums droši vien ir par pašlaik regulēto T3 tarifu. Tad T3 tarifā ir abonēšanas maksa, nevis ar mērķi, lai panāktu, ka nav starpības, bet tieši ar pretēju mērķi, lai panāktu, ka starpība ir. Jā, lai panāktu to, ka nakts tarifs ir zemāks nekā dienas tarifs, tur ir šī te fiksētā komponente, kas to kompensē. Tas, pie kuros gadījumos tas ir izdevīgi, protams, atkarīgs no klienta patēriņa sadalījuma, struktūras. Ja patēriņš ir lielāks naktī, tad viņš sanāk izdevīgs. Ja patēriņš naktī ir mazs, tad, protams, tas tarifs nav izdevīgs, un tad atbildi ir viena. Nevajag tad viņu izvēlēties. Paldies. Auditorija, jūsu jautājumi? Tā jums bija jau tās vakariņas, ja? Nē, ja cilvēks uzdod 2 jautājumus, viņam nevar nedot balvu, tas vienkārši nebūtu godīgi. Es eju pie jums ar zibatmiņu šoreiz. Izvēloties šo te maksāšanas veidu, kā pats eju norakst šos te skaitītāju rādījumus, vai ar laiku izmantojot modernās tehnoloģijas, viedos skaitītājs un tādā garā būs iespējams, ka šis skaitītājs pats sazināsies ar mājaslapu, sniegs datus un vairs nebūs pašam jābrienas pa sniegu līdz skaitītājam un jā. Šo jautājumu, jā, tas ir par viediem skaitītājiem, tas noteikti adresējums ir sadales tīklam. Ir tā, ka, ja mēs paskatāmies kopumā tādā lielākā bildē, tad līdz 2020. gadam Eiropas Savienība plāno, ka 80% uzskaitas būs viedās uzskaitas. Tas ir tas, uz ko tiecās visi sadales operatori visā Eiropā. Mēs esam arī šajā virzienā paskatījušies kopā ar ekonomikas ministriju, ir arī bija šis cost benefit analysis izvērtējums, kurš noteica to, ka tas nacionālā līmenī pievienotā vērtība ir tajos gadījumos, kad gada patēriņš ir virs 2500 kWh mājsaimniecībai, tad ir vērts šai mājsaimniecībai sākt piedāvāt viedo uzskaiti. Un mēs, protams, skatāmies uz savu skaitītāju parku, kas mums ir aptuveni 1,1 miljonus skaitītāju. Un, protams, ka skaitītāju parks noveco un nomainot novecojošās skaitītāju parka iekārtas, mēs, protams, skatāmies uz to, ka mēs ejam uz jaunām tehnoloģijām, un šajā gadījumā mēs runājam par viedajām uzskaitēm. Ar viedām uzskaitēm mums pieredze ir, tas gan ir juridisko personu tirgu, kur pārdesmit tūkstoši šādas te viedās uzskaitas eksistē, un mēs jau viņām strādājam, tā kā mums pieredze šajā jomā ir. Un turpmākos gadus noteikti šīs te viedās uzskaitas sāksim arī aktīvi jau piedāvāt, likt jau virsū arī mājsaimniecībām, kurām sāksim ar lielākiem patēriņiem. Paldies. Tad darba lauks pavarās tiem, kas ražo un tirgo visādi šādas ierīces. Starp citu, visi klātesošie, es ceru, ka jūs apskatījāt to fantastisko skaitītāju izstādi tur vestibilā. Tur ir pat viens VEF ražots pagājušā gadsimta pirmajā pusē. Tā, kāpēc pazuda tas jautājums par iepriekšējais rekuši? Tas ir traki labs jautājums ministrijai un sadales tīkliem. Vai nepastāv risks, ka negodprātīgs namu apsaimniekotājs tieši vai pastarpināti kļūst par tirgotāju un tālāk māju iemītniekiem pārdod elektrību ar nesamērīgu uzcenojumu? Jo, kā zināms, visi apsaimniekotāji pēc definīcijas ir blēži. Jā, varbūt pirmkārt ir tā, ka namu apsaimniekotājs, lai kļūtu par tirgotāju, viņam jāveic 2 svarīgas šajā gadījumā saistībā ar sadales tīklu. Pirmais ir jāgriežās pie regulātora un jāreģistrējās tirgotāja reģistrā. Otrais ir jānoslēdz ar sadales tīklu līgums. Noslēdzot ar sadales tīklu līgumu, protams, ka tur arī tiek paredzēts daudz un dažādas normas, kas ir arī tā skaitā par šo godprātīgo attieksmi. Es domāju, ministrija saka to pašu pareizi. Tur nav īpaši. Es tikai teiktu, ka vispār kopumā negodprātīgie piegādātāji ir jāmaina.
mēs neesam tā kā lemti negodprātīgo personu rīcībai. Mums vajadzētu mainīt. Ja gadījumā mēs to neviens nav pielaulāts. Es vienu lietu, pat cik visi tirgotāji nav klāt, bija jautājums par to, vai piedāvājuma cena var būt piesaistīta biržas cenai. Viens no tirgotājiem, kas ir 220 Energy, piedāvās visus savus piedāvājumus piesaistoties biržas cenai. Līdz ar to tur būs izteikti. Tas uzņēmums, kas izteikti tieši tādā veidā strādā, viņiem būs ļoti, citi piedāvājumi faktiski nebūs tik interesanti, kā šīs. Paldies. Tā, un tagad jautājums Latvenergo. Nosauciet 5 svarīgākos faktorus, kāpēc jūs ieteiktu enerģiju pirkt tieši no jums, no Latvenergo? 5, tas jau izklausās diezgan daudz, bet droši vien pirmais ir tas, ka visticamāk, ka mums līdz šim ir bijusi laba sadarbība un jums elektroenerģija ir tikus piegādāta. Tas, ko mēs solam saviem klientiem, ir pirmām kārtām laba klientu apkalpošana. Jo manuprāt, ka, ja mēs skatāmies uz šo tirgus modeli, tad tieši klientu apkalpošana ir tas, ko klienti no tirgotājiem sagaida konkurences apstākļos. Kad klientu apkalpošana konkurences apstākļos, vajadzētu būt labākai, kāda bija līdz šim. Un to mēs, protams, arī solam. Protams, ir arī citi faktori. Mums ir pašlaik piedāvājumā 6 tarifi, jeb tarifu plāni, jeb produkti. Mēs garantējam fiksētu cenu nākošajam gadam. Es tā droši vien varētu turpināt, bet ņemot vērā to, ka citi tirgotāji šeit nav un nevar stāstīt, cik labi ir viņu piedāvājumi, varbūt, ka nebūtu īsti labi. Bet mēs noteikti garantējam labu klientu apkalpošanu. Jā, jūs tā diezgan kautrīgi, jāteic. Izmantot varētu plašāk šo bezmaksas iespēju reklamēt savus pakalpojumus, bet paldies jums liels. Tā, vai mājasaimniecībām būs vienādas izmaksas rēķinā par sadalas tīklu sniegto pakalpojumu un obligāto iepirkumu? Vai tās būs vienādas? Varbūt tur jāsaprot precīzāk jautājums. Visām maisaimniecībām būs vienādas izmaksas. Tur nebūs tā, ka vienai maisaimniecībai būs augstākas maksājums par obligātu iepirkumu komponenti. Ja šāda veida tas jautājums domāts, tad atbildi ir jā. Bet ja tas ir domāts kaut kā, vai šīs komponentes ir vienādas, nē, viņas nav. Nē, protams, jā, jo tās ir abas divas ir regulētas un tās ir tie nemainīgie lielumi, kas visiem būs vienādi, bet tas nenozīmē, ka viņi būs identiski. Tā mēs varētu atbildēt uz šo jautājumu. Varbūt te var viest drusku vēl skaidrīt, ka principā obligātais iepirkums ir proporcionāli patēriņam. Ja skatās pret pienu patērēto kilovatstundu, tad principā viņu mājasaimniecībām ir vienādi līdzīgi kā sadalas pakalpojumi, ja nav kaut kāds īpašais tarifs izvēlēts. Paldies. Vai tā, šis jau bija. Viedo skaitītāju ieviešanas tendences. Kādā laika periodā tos plānots ieviest un kurām mājasaimniecībām? Tas saskan zināmā mērā to, ko kungs jautāja, vai ir kas piebilstams? Jā, es piebildīšu, tad tas, kas manis minētais slieksnis, ko ir veikt šo pētījumu, ko ir veikusi ekonomikas ministrija, ir šis 2500 kilovatstundas gadā, ir atbilstu aptuveni 250,000 mājasaimniecībām. Un tas ir tas sākotnējais slieksnis, uz ko mēs skatāmies, uz ko varētu virzīties. Ilgtermiņā, protams, raugoties, zinot, kā attīstās tehnoloģijas, mēs zinām, kā mums ir kaut vai mobīlie telefoni ir attīstījušies, šīs te viedās uzskaits, viņu izmaksas arī tehnoloģijas paliek lētākas un kļūst salīdzināms ar parastām uzskaitēm, un noteikti, ka racionālais grauds tajā ir nomainot novecojošos skaitītājus, mēs noteikti izvēlamies efektīvas un ekonomiski izdevīgas viedās uzskaitas. Paldies. Paldies. Es pamanīju pacelt roku zālē un es aiznesīšu zaļajiem zaļu tūtiņu ar krūzīti, ok? Tā, krūzīte un jūs jautājums. Mans jautājums ir tāds. Man ir 2 pieslēgumi Latvenergo tīklam vai sadalas, kā te precīzāk teikt. Viens ir Rīgā un viens ir Burtniekos, dziļos laukos.
Un Rīgā viss ir daudz maz saprotams un kārtībā, taču laukos mums nemitīgi pazūd elektrība. Nemitīgi pazūd elektrība un pazūd tik daudz, ka pat saplīs jaunais leduskapis, vienkārši pārstāja strādāt. Un tagad es domāju, tagad no 1. aprīļa elektrība paliks dārgāka, bet vai var sagaidīt, ka kāds no šiem jaunajiem tarifiem garantēs arī noteikti servisa līmeni, ka, piemēram, tiks garantēts, ka elektrība ir pieejama, jo savādāk iznāk tā, viss paliek dārgāks, bet kā ir ar to kvalitātes līmeni? Šis jautājums, es domāju, ir adresējums arī sadales tīklam. Ir tā, ka elektrības cena, to droši apgalvot, vai pati elektroenerģija kā preci jums paliks dārgāka vai nepaliks dārgāka, to es neņemtos apgalvot, jo ir gadījumi, kas mums rāda, ka piemērs, kur tieši otrādi to var arī samazināt. Bet sadales tīkla tarifs paliek nemainīgs. Tas nozīmē to, ka tās sadales pakalpojuma izmaksas nemainās. Protams, ka tas ir mūsu aktuālais jautājums, kas mums šobrīd ir uz galda, un mēs zinām Latvijā demografisko situāciju, kā no laukiem cilvēki pārceļās uz blīvāk apdzīvotām vietām, lielākām pilsētām. Protams, ka mēs primāri skatāmies uz to, lai nodrošinātu pirmkārtām kvalitatīvu elektroenerģiju tieši lielajām pilsētām, blīvāk apdzīvotajām vietām, rūpnieciskām zonām un šīm. Un cik ir viss iespējams, arī darām visu iespējamo, lai padarītu laika apstākļu neietekmējumu tīklu lauku rajonos. Tas nozīmē to, ka lai samazinātu šos te pārāvumus vai bojājumus tīklos. Šeit ir jāsaka tas labais piemērs arī, ka te ir ne tikai jaunas tehnoloģijas vai kabeļu līnijas, bet šeit ir arī runa par to, par mūsu darba efektivitāti, cik ātri mēs strādājam, cik ātri novēršam bojājumus, un šeit noteikti vēlos paslavēt mūsu sadales tīklu par kaut vai pagājušā rudenī, kad Latvijā bija vērts apstākļos elektroenerģija pazuda aptuveni 100 000 mājsaimniecībām. Mēs šos bojājumus novērsām šīm 100 000 mājsaimniecībām aptuveni vienas dienas laikā, kas ir absolūts rekords, ņemot vērā to, kas ir bijis iepriekš. Tā kā uzlabojumus mēs veicam, un ideāli, protams, ka mēs panāktu tādu pašu neietekmējamību, tīkla neietekmību, kāda šobrīd ir pilsētās, tāpat arī laukos, bet tas prasīs vēl zinām laiku mums. Paldies. Paldies. Tā, nākamais jautājums. Vai un cik daudz pieauga elektrības cena Igaunijas mājsaimniecībām, atverot Igaunijas elektrības tirgu 2013. gadā? Un iemesli tam kādi? Hando laikam nav vairs, ka varētu izstāstīt mums skaidrā un gaišā igauņu valodā. Bet no paneļa... Bet mēs redzam vienu tirgotāju, kurš pagaidām negrib startēt maisaimniecību segmentā Enefits. Es domāju, ka tieši tas ir īstais pārstāvis, kur varētu pastāstīt, kas notika Igaunijā. Jā, ieslēgts, jā. Man laikam jāsāk staigāt ar Igaunijas karodziņu apkārt. Es tā noteikti nejūtos, bet ja runā jautājums par Igaunijas mājsaimniecību tirgu, tad tas pieaugums cenām bija ļoti salīdzināms, tie bija aptuveni 25%. Kopējiem izdevumiem tiesa iemesli šim pieaugumam bija citi, proti, ja Latvijā tirgus ir juridiski atvērts jau no 7. gada, tad Igaunijā mājsaimniecībām ir tiesības izvēlēties tirgotāji tikai un vienīgi no 13. gada 1. janvāra, un tik ilgi, kamēr šis tirgus arī juridiski bija slēgts, tik ilgi cena bija bāzēta elektroenerģijas ražošanas pašizmaksā, un attiecīgi no 1. janvāra 13. gadā tā jau bija tirgus cena, un vienīgās izmaiņas, kas pēc būtības notika tirgu, bija tādas, ka gan OIKS, gan arī sadales tīkls pēc būtības nemainījās, bet mainījās tieši šī teiksim, nebija būtiski izmaiņa tajās regulētajās komponentēs, mainījās tieši elektroenerģijas cenas daļa, kur bija tas lielais leciens. Tātad jūs teicāt 25% apmēram, ja? Vidēji. Tas varētu būt tas, ar ko mums iespējams jārēķinās. Tā. Cik reizes gadā tiks pārskatīts maksājums par elektroenerģiju pie izlīdzinātā maksājuma? Pie izlīdzinātā maksājuma parasti maksājums netiek pārskatīts, izņemot situāciju, ja klienta objektā elektroenerģijas patēriņš ir būtiski mainījies.
Mums var būt faktiski situācija, kad, piemēram, mēs esam piedāvājuši izlīdzināto maksājumu pie 150 kWh, bet kaut kāda iemesla pēc patēriņš ir pieaudzis uz 300. Ja? Bet kā jūs to konstatēsiet, ja jūs skaitītāju rādījumus saņemat no viņa vienreiz gadā? Mums pastāv iespēja, ka iespējams mēs varam to konstatēt arī ātrāk, bet ļoti bieži klients pats, teiksim, mūs informē, ka viņam ir mainījies patēriņa apjoms, jo, teiksim, viņš nevēlās, ka tas, teiksim, viss tas uzkrājums pēkšņi viņam atnāk nākošajā gadā. Tā kā ļoti bieži klienti paši mums pasaka, ka viņiem patēriņš ir pamainījies vai nu uz augšu, vai nu uz leju, un līdz ar to šajā gadījumā mēs veicam pārēķinu, lai tas vidējais atbilst pēc iespējas tuvāk realitātei. Bet principā, atbildi ir tāda, ka nav paredzēts pārskatīt. Tieši tā. Tā. Varbūt zālē kāds jautājums? Vai plānots atbalstīt elastīgus patērētājus, tādus, kuri pielāgojas elektroenerģijas tirgus cenas izmaiņai un patērē elektrību ārpus pīķa stundām? Vai plānots atbalstīt elastīgus patērētājus, kas patērē elektrību ārpus pīķa stundām? Es mazliet nesaprotu šo jautājumu, godīgi sakot, bet iespējams, ka jūs speciālisti būdami saprotat. Varbūt, ja var uz šo komentēt, ka pēc būtības elektroenerģijas tirgus ir droši vien tas pirmais solis, lai šāda veida patērētājs atbalstītu. Tas ir tie, kuri var izvēlēties, darbināt savus iekārtas ārpus pīķa stundām. Teiksim, tas ir tas pats stāsts, kaut ko vairāk darbināt naktī, jo naktī elektrība pa stundām maksā lētāk. Taču, un tad ir uzreiz jāsaka tas taču, jautājums ir, kādā veidā tiek veikta patēriņa uzskaita. Uz doto brīdi klientiem ir iespējams izvēlēties sadales tīklā 2 laika zonu uzskaiti. Tas ir skaitītājs, kurš atdala, cik daudz ir patērēts dienā un pīķa stundās, un cik daudz ir patērēts naktī un brīvdienās. Tas ir pašreizējais risinājums, tas ir pieejams, attiecīgi izvēloties sadales tīkla S3 tarifu. Bet nākotnē tā vietā, kā jau tika stāstīts, tiks uzstādīti arī mājsaimniecībām šie viedie skaitītāji, kas nodod jau tālāk informāciju par reālo patēriņu katru stundu. Tad jau tiem, kuri vēlās to savu patēriņu tur dažādi optimizēt, būs teiksim, ļoti plašas iespējas, bet uz to laikam ir kāds brītiņš jāpagaida, kad šie viedie skaitītāji faktiski dabā tiks ieviesti. Paldies. Piebilde. Jā, piebildu no ekonomikas ministrijas puses esam pētījuši arī, kā citās vietās šie tirgi, elektroenerģijas tirgi strādā. Un varētu būt, kā Baris kungs teica, piemēram, ir atsevišķas valstis, kur šie cena atšķirās pa stundai, pa pārstundai un nepārstundai, kur ir lētāk un dārgāk, un tādējādi tiek izbalansēts tas pieprasījums. Bet tur tiešām ir vajadzīgs, lai jau tirgus kādu laiku ir strādājis. Un arī tie viedie skaitītāji, acīmredzot, masveidā. Tā, nākamais jautājums. Vai es kā privāta persona varu saņemt cenu piedāvājumu pēc laika tarifu zonām? Un skaitītājs vajadzīgais man jau ir uzstādīts. Kurš? Jā, mēs pašlaik esam piedāvājuši tiem klientiem, kuriem ir uzstādīti 2 laika zonu tarifi, arī mūsu tarifus dalījumā par laika zonām. Paldies. Jautājums nākamais. Kāpēc Latvijā elektroenerģijas cena nav diferencēta dažādos diennakts laikos kā citur Eiropā, piemēram, nakts laikā lētāka uzskaitas problēma, bet tas kaut kā runā pretī visam tam, ko mēs te dzirdam tagad? Latvijā ir pašlaik dalīta. Vienīgi viņš varbūt nav pietiekami populārs, teiksim, šis te veids, bet ir. Tātad, cilvēks, kurš uzdod šo jautājumu, vienkārši nav bijis informēts par to, ka tomēr Latvijā ir šī diferencēšana. Nākamais, Barisa kungam atkal jautājums. Vai Latvenergo varētu piedāvāt konkurēt spējīgāku elektroenerģijas cenu, ja valdība nebūtu piemērojusi subsidētās enerģijas nodokli Latvenergo kā lielākajam subsidētās elektroenerģijas ražotājam? Jāsaka, ka
ja mēs skatāmies uz brīvo tirgu, tad, lai cik tas varbūt izklausītos neticami, Latvenergo nevar tirgū noteikt cenu. Cenu nosaka Baltijas un Skandināvijas ražotāji un piegādes par šiem te starpsavienojumiem. Līdz ar to mēs tirgus cenu vairs reāli nevaram ietekmēt. Ko tas nozīmē? Tas ir labi vai slikti. Tas ir, ja mums ir ja mēs pārdodam pēc tirgus cenas, tad mēs, tāda kā tā cena tirgu ir, tādu mēs klientam aiznesam. Sen nodoklis ietekmē mūsu ražošanas izmaksas. Mums paliek dārgāk, bet no tā nemainās tirgus cena. Pēc būtības ļoti vienkārši. Mums par šo summu samazinās peļņa. Paldies. Ekonomikas ministrijai. Vai netiek izskatīta iespēja ieviest samazinātu PVN likmi elektroenerģijai, lai mīkstinātu cenu pieaugumu? Pat cik iet runa, acīm redzot, par šogad viennozīmīgi nē, par nākamajiem gadiem ir jāskatās budžeta kontekstā un te tieša sadarbībā ar finanšu ministriem viennozīmīgi, jo mēs nekontrolējam visu budžeta ietvaru, mēs no vienas ministrijas skata punkta nevaram ietekmēt nodokļu politiku. Nekādu citu piebilžu. Jā. Šī gada laikā nekas nemainīsies. Sadalas tīkliem. Kā sadalas tīkli plāno realizēt Eiropas Savienības direktīvas realizāciju, ieguldot 1,5% no gada apgrozījuma gala lietotāja energoefektivitātes uzlabošanā? Es domāju tā, ka energoefektivitāte, tas ir plaši izskanējis jautājums, un te, man liekas, ir vairākos blokos jāsadala tas. Energoefektivitāte nenozīmē to, ka iedzīvotāji sāks tērēt mazāk elektroenerģiju, jo tā pieredze rāda, ka iekārtas paliek tas, ko mēs lietojam efektīvākas, mazāk patērē elektroenerģiju, bet mūsu ikdienas vajadzībām tas elektroierīču un elektroierīču loks pieaug. Tas par sadalas tīklu. Es varbūt tagad neņemtos komentēt šādā griezumā šo jautājumu 1,5%. Neesmu pārliecināts, ka tas ir šādā veidā tas skan tieši šajā direktīvā. Es nezinu, kuru direktīvu tiek pieminēta. Bet svarīgākais ir tas, ka ko mēs strādājam tieši pie sadalas tīkla efektivitātes uzlabošanas. Tas primārais, pie kā mēs darbojamies. Tā kā īsti, teiksim, lietotāju pusē, tas ir vairāk jau pašu lietotāju, teiksim, izglītošanas jautājums, kā viņiem uzlabot šo te energoefektivitāti. Atgādinājums visiem, kas internetā mūs dzird un redz. Jūs varat iesūtīt jautājumus, un tas tālruņa numurs ir 2910 1271. 2910 1271. Īsziņas veidā jautājumi par jebkuru sfēru, jautājumu jomu, kas skar elektroenerģijas tirgus atbrīvošanu no 1. aprīļa. Runa ir par mājasaimniecībām un nevis ko citu. Tā. Ekonomikas ministrija. Kas notiks, ja ekonomikas ministrija un labklājības ministrija nespēs drīzumā atrast risinājumu par kompensācijām maznodrošinātajiem? Par to jau bija tracis vakar, man liekas. Visi, vismaz interneta portāli bija pilni par to, ka Straujums kundze ir pārskaitusies kā pipars, un tur ir tāds kašķis, un es dzirdēju arī šodien, ka Spiridonov kungs teica, ka tur galīgi kašķīgi atmosfēra. Ekonomikas ministrija, ko jūs atbildēsiet uz šo? Ja notiks tā, ka definēt šajā jautājumā, es teiktu, ka dažiem cilvēkiem vajadzēs pamest savu amatus, tā skaita man, bet ja mēs runājam par to saturisko pusi, es domāju, ka mums nav variantu nepanākt vienošanas, jo es pirmo reizi, es strādāju valsts pārvaldē pietiekami ilgi, bet es pirmo reizi piedzīvoju situāciju, kad nauda ir budžetā un divas ministrijas nevar vienoties par to, kā viņu iztērēt. Tas manā skatījumā ir kaut kas amizants, jo neko tādu es tiešām nekad neesmu piedzīvojis. Iespējams, ka es kaut ko nesaprotu dzīvē un tas naudas izmaksāšana saistīta ar kaut ko šausmīgu, bet noteikti tas galvenā ziņa visiem iedzīvotājiem, tā nauda ir budžetā. Līdz ar to, ja mums nav, es šodien uzreiz pēc konferences braukšu arī uz labklājības ministriju, es neredzu iespēju, kā mēs varētu vēl nevienoties.
Tā kā nākotne ir cerīga un vairāk vai mazāk optimistiska šajā jautājumā. Pagaidīsim un tad redzēsim. Vai pērkot elektrību biržā gada laikā cena izlīdzinās ar citiem piedāvājumiem? Jā. Vai pērkot elektrību biržā gada laikā cena izlīdzinās ar citiem piedāvājumiem? Tas nav garantēts. Tā ir tā būtiskā atšķirība starp fiksētas cenas piedāvājumu. Tas ir, kad tirgotājs pasaka nākošo gadu vai nākošos 12 mēnešus tur garantēja fiksētu cenu, vai, ja klients izvēlās biržas cenu, ja mūsu gadījumā dinamisko piedāvājumu. Jo neviens nevar garantēt, ka tā biržas cena būs lētāka, bet arī nekur, protams, nav teikts, ka izvēloties biržas cenu, viņa būs dārgāka. Tas, ko klients var droši zināt, ja viņš izvēlās dinamisko, ka viņš būs dabūjis perfekti tirgus cenu. Viņš nebūs tirgotājiem nekādā ziņā pārmaksājis, jo tā būs pēc iespējas objektīvi noteiktā cena. Bet tie faktori, kā mēs šodien konferencē dzirdējām, ļoti daudz, ne tikai mūsu HESI, ir gan Skandināvijas hidropietece, gan starpsavienojumi, gan Hando Suters pieminēja jautājumu par atomstaciju pieejamību Skandināvijā. Tātad ir ļoti daudz tie faktori, kas to ietekmē, un neviens tā ļoti precīzi tagad nevar garantēt, ka būs tieši tā, kad viņam izlīdzināsies tas. Viņš var būt vairāk vai mazāk, un tas būs atkarīgs no tirgus. To laikam diezgan labi raksturo tas vārdiņš birža, jo darbošanās biržā ir saistīta ar kaut kādu risku, jebkurā gadījumā. Tev var paveikties, un tev var baigi nepaveikties, iespējams arī. Tā, kāpēc, Latvenergo jautājums, kāpēc netika piedāvāta elektrība no Krievijas? Viņi nepārdod, vai arī mēs nevēlamies pirkt lētāku elektrību? Hando bija par to diezgan izsmeļoša prezentācija, bet lūdzu vēlreiz, kurš varētu paskaidrot, kā tur ir ar Krieviju? Ja jautājums ir mums, tad mēs piedāvājam savu elektroenerģiju. Bet, ja mēs skatāmies no vairumtirdzniecības tā vairāk tehniski, tad šajā brīdī, izveidojoties Nordpools spot biržai Latvijā, neviens tirgotājs nespēja fiziski savu elektroenerģiju piegādāt uz Latviju. Visas piegādes notiek tikai un vienīgi ar biržas starpniecību. Tā ir skaitā ne tikai no Krievijas, bet arī no Lietuvas vai Igaunijas. Visas piegādes Latvijas cenu zonā ir nopērkamas tikai no biržas. Un kā tur bija tiem starp savienojumiem ar Krieviju? Pat, ja mēs skatāmies uz to, kas pašlaik notiek, kad tiek alocēta šis starpsavienojums, kas ir Latvijā ar Krieviju, Krievijas elektroenerģijas tirdzniecībai, tad Latvijas pusē šī elektroenerģija tāpat nonāk biržā. Tā. Kur man būs jānodod informācija par bojājumu un elektrības neesamību? Jā. Šeit droši vien tas atkal ir sadales tīkla jautājums, pilnīgi noteikti. Un no tirgotājiem ir izskanējis dažādi. Ir tirgotāji, kuri ir pateikuši, ka viņi vēlās visu arī bojājumu pieteikšanu reģistrēt pie sevis un tālāk komunicēt ar mums par bojājumu novēršanu. Ir citi tirgotāji, kuri tiešā veidā vēlās parādīt mūsu bojājumu novēršanas tālruņus un saziņas kanālus un komunicēt patiešo ar mums. Katrā ziņā mums no sadales tīkla puses mums ir pieņemami visi šie varianti un neredzam nekādas problēmas bojājumu novēršanā. Protams, ka mēs rūpīgi sekojam līdzi arī tirgotāju klientu apkalpošanai, jo mums ir svarīgi, jo klientam sazinoties ar tirgotāju, mēs arī sekojam līdz tam, lai netiktu kavēts bojājumu novēršanas process. Tas mums ir ļoti svarīgs, ka mēs varam ļoti īsā laikā novērst šos tīklu bojājumus. Paldies. Redz, kā man gadījās pie rokas. Ja jautājuma autoram ir rakstāmais un papīra gabaliņš, tad pierakstiet.
Bojājumu elektrotīklā jāpiesaka, zvanot uz sadalas tīklu klientu servisu bojājumu pieteikšanas diennakts bezmaksas tālruni 80200404. Lūk, es ceru, ka cilvēks paspēja pierakstīt. Tā, kāpēc dinamiskajā tarifā jānorēķinās pēc vidējās biržas cenas iepriekšējā mēnesī, nevis tekošā mēnesī x stundas biržas cenām? Tāpēc, kad mēs varam norēķināties par to patēriņu, kurš faktiski ir noticis. No rēķina mēs izstādām par pagājušo mēnesi, līdz ar to par pagājušo mēnesi mēs izstādām arī par pagājušā mēneša cenu. Nu, par šo mēnesi mēs izstādīsim nākošajā mēnesī. Ja jautājums bija par to. Droši vien. Te ienāca no cilvēka, kurš drausmīgā ātrumā klabinot taustiņus raksta tos jautājumus uz ekrāna, ienāca lūgums atbildēt vienā vai divos teikumos. Ja? Jo tur esot tā, ka viņi nāk kā no pārpilnības raga tie jautājumi. Nākamais lūdzu. Elektroenerģijas tirgus atvēršana mājsaimniecībām nemaz nav tik ļoti palielinājusi konkurenci, jo redzam, ka piedāvājumu mājsaimniecībām nodrošina tikai 4 piegādātāji. Kāpēc, piemēram, Enefit izlēma nepiedalīties šajā tirgu? Cik labi, ka mēs esam noreklamējuši Enefit pirms tam, bet es domāju, ka pamat lieta, kas varbūt ir svarīga no Ministrijas perspektīvas, mēs ļoti ceram, ka Enefits pārdomās un arī ienāks tirgumu, droši vien tirgumu izveidojoties, bet svarīgākā ziņa, kas man ir tāda, ka mēs nevaram brīnīties par to, kāpēc mums tirgotāji ienāk lēni, ja laiku pa laikam mēs vēl joprojām līdz šai dienai paziņojumam varbūt nevaram tirgu. Nu, kurš normāls, saprātīgs cilvēks varētu piedalīties tirgu, par kura atvēršanu vai neatvēršanu nepārtraukti tiek diskutēts līdz pašai pēdējai dienai. Skaidrs, ka tirgum jāsāk darboties, tad visi redzēs, kā tas notiek, un tad varētu arī pieaugt konkurence. Bet attiecībā uz tirgu kopumā mums 75% no patēriņa jau ir vaļā, un tajos 75% Enefits arī startē un piedalās. Nu jā, 4 ir šobrīd, bet jūs prognozējāt, ka pat gada laikā varētu tas skaits pieaugt līdz 8, iespējams 10, un varbūt pat vairāk. Tā. Kāpēc Latvenergo uzskata, ka starta tarifs rada zaudējumus un nevis samazina peļņu? Jautājums ir filozofisks. Ja mēs skatāmies korekti, tad šajā gadījumā mums ir situācija, kad mēs starta tarifu gadījumā pārdodam elektroenerģiju zem tirgus cenas. Ja mēs būtu šo elektroenerģiju pārdevuši kaut kur citur, tad mēs būtu dabūjuši vairāk. Starpība loģiski ir zaudējums. Ja mēs skatāmies no, protams, mūsu finanšu atskaites, tad 75% Latvijā mēs pārdodam pa tirgus cenu, ārpus Latvijas mēs pārdodam 25% no kopējā apjoma, līdz ar to loģiski, ka mums veidojās kopsumā peļņa. Ja, bet tas jau nenozīmē, ka šajā nelielajā daļā mums neveidoto šīs starpības starp noteikto regulēto tarifu un tirgus cenu. Viņi veidojās. Jā, paldies. Vai klients ar Latvenergo var vienoties par citu izlīdzināto maksājumu? Patreiz piedāvātais izlīdzinātais ir par lielu. Par cik bija lūgums īsi, tad atbilde ir jā. Protams, kad mēs ar klientu vienojamies, ja klientam ir mainījies patēriņš, un tas tiešām tā var būt, jo mēs, izsūtot savus piedāvājumus, esam vadījušies no 2 gadu vidējā. Protams, ka dzīve mainās, un ja pašlaik patēriņš ir mazāks, tad, protams, norēķināsimies par mazāku vidējo, tikai jāatcerās, ka vienalga beigās jau būs tas pārēķins. Un ja nu faktiski būs sanācis lielāks, tad tai pārēķinā jau tas tiks ņemts vērā. Paldies. Man ir lūgums visiem skatītājiem, klausītājiem vairs nesūtīt tagad jautājumus. Mēs fiziski nevaram vairs paspēt uz viņiem atbildēt. Mums ir 2 minūtes atlikušas šajā sesijā. Un mēs esam jau nomocījuši tos 4 cilvēkus tur prezidijā. Tā, vēl šitāds jautājums.
Pie pašreizējā valdības piedāvātā kompensācija modeļa masturīgajiem ir paredzēts, ka šī kompensācija būs fiksēta 5 eiro apmērā neatkarīgi no patēriņa un paredzēts, ka to īstenos nevis labklājības ministrija vai pašvaldības, bet gan komersanti. Vai un kā tiks koriģēta šī kompensācija gadījumos, kad patēriņš būs mazāks par 5 eiro, vai komersantiem būs jāpiedzen no masturīgajiem pārmaksātā summa? Pirmkārt, vai tas tiešām, vai šāds modelis tā kā tiek piedāvāts? Nu, pēdējais saruna rauns, kas turpinās veiksmīgi jau 4 nedēļas, bija tāds, ka jā, mēs runājam par 5 eiro, kas ir vidējais pieaugums pie patēriņa 100 kWh, salīdzinājums starta tarifs pret jauno Latvijas energo piedāvājumu, tā šie 5 eiro ir radušies. Protams, mums rakstot jaunu normatīvu aktu, kur mums atbilstoši valdības lēmumam ir iedotas veselas 4 dienas, mums ir, ieskaitot, manuprāt, brīvdienas, bet mums ir iespēja šajā likumprojektā arī atrisināt šo jautājumu, kas notiek, ja patēriņš konkrētajā mēnesī ir tāds, ka tie 5 eiro, piemēram, nesanāk, un ka tur patēriņš ir zemāk par 5 eiro. Tā kā es domāju, ka tas ir tehniskas dabas jautājums, ko mēs atrisināsim. Par piedzīšanu no masturīgajiem, es domāju, ka ne, tik tālu es domāju, ka mēs neiesim, ka mēs uzliksim komersantiem šādas, teiksim, nepilnīgi, es pat nezinu, kā to nosaukt. Bet mēs neesam ekonomikas ministrija, mēs neesam apmierināti ar ideju, ka šo visu dara komersanti, bet esošajā situācijā mēs visdrīzāk, mums nāksies piekāpties uz to, kā tas ir caur komersantiem, tāpēc, ka savādāk mēs vienkārši nevaram iedarbināt nekādu mehānismu. Paldies. Tā. Vēl viens jautājums. Kāpēc elektroenerģijas mikroražotājiem līdz 16 ampēriem būtu domāts netiek apmaksāta obligātā iepirkuma komponente? Tāpēc, ka obligāta iepirkuma komponente ir konkrēta kārtība un tieši šāda veida ģenerācija tur nav iekļauta. Ļoti formāli es atvainojos, bet tur tiešām konkrētie ministru kabineta noteikumi, kas nosaka kārtību, kad to dara. Bet atbilstoši, teiksim, ja mēs runājam par mikroģenerāciju kā tādu, mēs neesam vēl tik tālu tikuši, protams, kā Vācija vai citas valstis, bet perspektīvā mums ir jāskatās uz to, ka ļoti daudz mazo avotu pieslēgšana tīklam var apdraudēt šī tīkla drošumu, un līdz ar to mēs neesam tāda ārkārtīgi liela mikroģenerācijas fani, ja tā var pateikt. Paldies. Es papildināšu no sadales tīkla puses par mikroģenerāciju. Tas šis neto princips, kas tika ieviests no šā gada 1. janvāra, ir domāts primāri mājsaimniecībām, ka elektroenerģiju izmanto pašpatēriņam. Tas nav domāts, lai ar to sāktu tirgoties. Tā ir tā būtiskā atšķirība. Tas ir pašpatēriņš, un tas, kas ir nākts pretī arī no politikas veidotāja puses, ir tas, ka ņemot vērā šo sezonalitāti, tad iedzīvotājiem ir iespēja šo elektroenerģiju, kas viņiem ir šajā brīdī netiek izmantot, atdot tīklā, un savukārt mēnešos, kad ir lielāks patēriņš, paņemt atpakaļ. Bet tas viss ir domāts pašpatēriņam. To ir svarīgi atcerēties. Paldies. Vēl 2 jautājumi, jā, sarunāts? Sadales tīkliem atkal, kādas papildus izmaksas klientam būs uzstādot viedo skaitītāju? Tātad skaitītājs mēs mainam, nomainot skaitītājus, mēs maksu neprasam. Ko nākotnē varētu paredzēt, ņemot vērā to, kā attīstoties tirgumu un šīm pieprasījumiem pēc dažādām zonu dalījumiem, un ņemot vērā to, ka būs patērētāji, kuriem mēs nevarēsim plānveidīgi īsā laikā uzstādīt, tad varbūt sekosim līdzi citu Eiropas valstu operātoru modelim, ka mēs varbūt ieviesīsim pakalpojumu par maksu, uzstādot šo te viedo uzskaiti. Pie tā mēs strādājam šobrīd. Paldies. Un nākamais jautājums. Ekonomikas ministrijai vai energoefektivitātes veikšanas pienākums, ko dalību valstīm uzliek Eiropas Savienība, nebūs otrs obligātā iepirkuma komponente?
Nē, tāpēc, ka šī būtība energoefektivitātes direktīva ir tāda, ka tomēr mēs zināmā veidā veidojam finanšu resursu, lai uzlabotu energoefektivitāti, līdz ar to samazinātu izmaksas. Obligāti iepirkuma komponenta specifika ir tāda, ka pa lielu mēs nesamazinām nekāda veida ne patērētāju, nekāda cita izmaksas. Mēs attīstam zināma veida industriju, mēs attīstam nacionālo neatkarību enerģetikas jautājumos, bet tas nav izmaksu samazinājums.